Saprastu, kas notiks Latvijas ekonomikā, piemēram, skatoties no malas, man nākošu pirmdien būtu nepieciešams divas lietas. Pirmais - konsolidācija, kādā veidā tad mēs viņu panāksim. Otrs ir, ko mēs darām ar struktūrālām reformām, kas nav tieši saistīts ar konsolidāciju. Jūs pirmdien sagaidat šo otro arī? Protams, jā, bet mēs gadiem par to esam runājuši, cerams, tur kaut kas ir. Teiksim, Kokina kungs saka, tur it kā kaut kas ir, mēs to neesam redzējuši, tāpēc es teicu, no malas skatoties, tas man tiešām būtu nepieciešams. Jā. Par konkrētiem punktiem šajos 50 miljonos? Jā, teiksim, bet jums ir priekšlikuma alternatīva starp šiem vai papildus šiem? Varam skatīties, protams, kas notiek ar to pašu sociālo. Jā, mēs skatāmies ar sociālo. Mēs nevaram vilkt tur, teiksim, līdz 12. gadam. Skatāmies kaut vai uz to pašu lietu. Mēs dzirdējām pagājušajā nedēļā, ka veselības ministrs teica, ka mēs pagājušajā gadā par zālēm esam pārmaksājuši 7 miljonu. Ja? Tas ir tuvu tam, ko mēs iekasējam, ja mēs pa vienu, ja es nemaldos, pa vienu santīmu paaugstinām degvielai akcīzi. Ja? Tad mums ir izvēle. Vai nu paaugstinām akcīzi, ja? Vai nu paņemam to naudu, ko mēs pārmaksājam. Ja? Man liekas, ir ar aizvērtām acīm visi izvēlēsies vienu izvēli, vai ne? Izņemot zāļu pārdevējus, vai ne? Ja vienu ZZS nenobloķē, vai ne? Jāpiebilds? Reģistru konsolidācija, IT, teiksim, izstrādņu konsolidācija vai centralizācija vai outsourcēšana. Jā, bet to nevar nākam pirmdien tā hop un pieņemt. Nē, protams, bet tas viss ir te papīra. Visi papīri iekšā, e-pārvaldes stiprināšana, vienas pieturas aģentūra izveide un tā tālāk. Bet man ir jautājums par šo, mēs esam runājuši 2 gadus vismaz. Tieši tā, tas ir papīros bijis jau 2 gadus. Tas jau ir tas jautājums. Nepiekrīt, ka nav realizējies. Katrā ziņā Tieslietu ministrijā visi serveri pašlaik tiek nest uz vienu istabu, kas nav noticis iepriekšējos 20 gadus. Bet es domāju, par ko mēs šodien neparunājam, ir arī par inflāciju. Tāpēc, ka, ja mums ir svarīga zema inflācija 2013. gadā, tad visi nepatīkamie pasākumi, kas saistīti ar nodokļu paaugstināšanu, iespējams jāveic tūlīt. Pretējā gadījumā... Mēs viņus tikko jau veicam. Papildus pasākumi ir jāveic tūlīt. Pretējā decembrī gadījumā... mēs neteicām, ka ir vēl papildus jāceļ nodokļi. Tagad mēs izrādās ceļam viņus atkal. Pretējā gadījumā ir apdraudēta arī iestāja Eirozona.